Pilsēņu ielā 13, 32. korpusā slimnīcas ir pagrabā noticis sprādziens ar turpmāku degšanu. Tātad nekavēties tika izsūtīta tehnika pēc paaugstināta ranga ugunsgrēka. Dotajā brīdī notikuma vietā strādās 65 personāla cilvēki. Tātad degšanas platība kopējā bija 50 kvadrātmetri. Cietuši 2 cilvēki no tehniskajiem darbiniekiem slimnīcas, kuri nogādāti ar apdegumiem slimnīcā. Tātad kopumā ir veikta aptuveni 170 cilvēku evakuācija. Kāds ir stāvoklis tam cietušajiem, ir zināms? Tātad par cietušo stāvokli mums pagaidām nav zināms nekas, bet dotajā brīdī mēs šo informāciju precizējam, kāds ir viņa stāvoklis. Un kas attiecās uz evakuēto skaitu, tātad evakuācija tika veikta gan ar slimnīcas personāla palīdzību, gan ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbinieku, gan ar Rīgas pašvaldības policijas darbinieku palīdzību. Tātad iemeslu noskaidros valsts policija, kā vienmēr, jo uzziņu veids par ugunsgrēku iemesliem valsts policija. Dotajā brīdī notiek notikuma vietas apskate. Mēs esam veikuši ugunsgrēku lokalizāciju. Likvidācijas pagaidām nav un arī nav dota atļauja slimniekus atgriezt atpakaļ palātās. Ir skaidrs, kas tā pa telpu, kaut kāds pagrabs, laboratorija? Nē, tā ir bijusi zemspiediena skābekļa sadales telpa, kurā atradās tehniskie darbinieki. Pagaidām šo apstākļus, kā viss ir noticis, noskaidro valsts policija.